Labrīt visiem! Man prieks redzēt, ka šodien jūs kuplā skaitā esat pievienojušies Zvejnieka advokātu biroja Cobalt jau kārtējam webināram, kurš šoreiz ir par darījumu tēmu, par uzņēmumu sagatavošanu pārdošanai, jeb citiem vārdiem sakot, par gatavošanos, saulaicīgu gatavošanos uzņēmumu vai kapitāla sabiedrību pārdošanai. Kāpēc par šo tēmu? Mēs praksē redzam, ka, protams, kā tas vienmēr ir, ka uzņēmumu pirkšana, pārdošana ir primāri komerciāli lēmumi un balstās uz uzņēmumu finanšu datiem, arī lēmums par to, kad pārdot, bieži vien tieši uz to arī balstīts. Bet tātad uzņēmuma vadība un īpašnieki, gatavojoties pārdošanas darījumam, koncentrējas uz to, lai šis uzņēmums finansiāli izskatītos pēc iespējas pievilcīgāks un lai uzņēmuma finanšu rādītāji, komerciālie rādītāji būtu pēc iespējas labāki. Tas, kas dažkārt paliek otrajā plānā, ir juridiskie un arī pat nodokļu jautājumi. Tāpēc šodien mēs vēlamies jums pastāstīt par dažiem saviem novērojumiem, apsvērumiem un arī ieteikumiem no juridiskās un arī nodokļu puses. Tātad sākšu es pats pastāstot par strukturēšanas atsevišķiem apsvērumiem. Tad mans kolēģis Vadims Vicevičs pastāstīs par dažām praktiskām lietām un risku apzināšanas tēmām un to novēršanas mazināšanas iespējām. Un, protams, visbeidzot, kolēģe Sandīna Vicka pastāstīs par visnotaļ svarīgajiem nodokļu aspektiem darījumu plānošanā un strukturēšanā. Tātad, kas ir svarīgi, savus jautājumus jūs varat iesniegt rakstiski sadaļā Q&A, un mēs centīsimies webināra beigās vismaz uz daļu no šiem jautājumiem sniegt jums atbildes. Un pēdējais būs pieejams arī webināra ieraksts pēc šī pasākuma. Tad varam sākt droši vien ar pirmo sadaļu, kas ir darījumu perimetru noteikšanu un strukturēšanu. Tātad ļoti vienkāršoti jautājums ir par to, kas un ko pārdos. Šķietami ārkārtīgi elementāri jautājumi, kuri varbūt pirmajā skatījumā liekas pavisam viegli saprotami un nekādi sarežģījumi tur nevarētu rasties, bet praksa rāda, ka tas nevienmēr uzreiz un sākotnēji ir zināms. Dažkārt šis jautājums tiek atlikts uz kādu vēlāku laika brīdi. Tātad, sākot ar to, kas tad būs pārdevēji, ir tas, kas ir saulaicīgi jāapzina, vai tas dalībnieku sastāvs, vai tas akcionāru sastāvs, kāds ir tajā brīdī, kad jūs sākat domāt par šo procesu, vai tas būs tāds pats tajā brīdī, kad šis darījums notiks. Tātad vai notiks kādas izmaiņas dalībnieku sastāvā, varbūt ir nepieciešams kādas izmaiņas dalībnieku sastāvā līdz uz to brīdi, kad šis faktiskais jau pārdošanas darījums notiks. Viens no piemēriem, kad varētu nepieciešams izmaiņas, jums ir noslēgt kāds opcija līgums, ja jūs esat piešķīruši kādai trešajai personai opcijas tiesības uz uzņēmuma kapitāla daļām vai akcijām, un tad jums ir saulaicīgi jāpieņem lēmums par to, vai un kurā brīdī
šīs opcijas tiks realizētas, kad viņas pārvērtīsies par faktiskām akcijām vai kapitāla daļām, kuras tad tiks pārdotas, vai arī šīs opcijas paliks un šim opciju turētājam viņš nebūs viens no pārdevējiem, nebūs iespēja pārdot kopā ar esošajiem dalībniekiem. To ir vēlams saulaicīgi plānot, jo citādi var rasties diezgan būtiski kavējumi visā šajā darījuma procesā un saulaicīgi saskaņot visu šo darījumu struktūru arī ar šo opciju turētāju, viņš būs viens no pārdevējiem. Tad par to, kas tad īsti tiek pārdots. Tas, ko ir svarīgi saprast, protams, ka var būt visdažādākās variācijas, vienkāršoti tātad, protams, var būt kapitāla daļu akciju pārdošanas darījums, var tikt pārdotas daļu vairākums, mazākums, var tikt pārdotas visas 100% akcijas vai kapitāla daļas, var tikt pārdotas uzņēmums un var tikt pārdot arī aktīvi. Tās ir tādas pamatformas šim te darījumam, bet tātad tur var būt daudz un dažādas variācijas, un tas, kas ir jāizlem saulaicīgi, ko tad ir vēlme pārdot. Un, ja viss šis jūsu bizness ir vienā sabiedrībā un te ir viens vai varbūt pāris īpašnieki, tad tur no šī viedokļa droši vien daudz struktūrēšanas apsvērumu nebūs, bet daudz sarežģītākas situācijas ir uzņēmumu grupās un daudz nozaru uzņēmumos ar sazarotu īpašnieku struktūru. Un tātad šeit ir pavisam vienkārši ieskicēti divi varianti, kur tātad ir holding sabiedrība, kurai ir 3 meitas uzņēmumi, no kuriem viens ir pakāpi zemāk. Un lēmums par pārdošanu, piemēram, var būt holding sabiedrības līmenī, tādējādi, ka jūs pārdodat visus šos 4 uzņēmumus. Un tad, protams, jautājums par pārdevējiem uzskatāms holding sabiedrības dalībnieku vai akcionāru līmenī. Savukārt, ja jūs izdomājat, ka tikai daļa no šiem uzņēmumiem ir pārdodami, kas šeit iezīmēts kā otrais variants, tad parādīsies citi jautājumi, par kuriem domāt. Tātad skaidrs, ka pārdevēja struktūra kā vienkāršojās jau uz holding sabiedrību, bet vienlaikus, kā jūs redzat, CAC šajā piemērā ir sabiedrība, kas netiktu pārdota. Un kas būtu svarīgi, ļoti saulaicīgi jau sāk domāt par to, kā pie šādas darījuma struktūras jūs vēlēsieties šo CAC izcelt ārā. Un to var, protams, darīt no juridiskās tehnikas viedokļa. Tas var būt pavisam vienkārši ar pirkuma līgumu, bet skaidrs, ka paraugoties uz iespējamām finanšu plūsmām, paraugoties iespējami nodokļu jautājumiem, parasti ātri vien tiek nonākts pie secinājuma, ka tas noteikti nav pārdevējiem izdevīgākais un labākais variants, un tad ir jādomā par citām iespējām, kā to darīt, piemēram, reorganizācijas ceļā, kas, protams, prasīs laiku. Un tātad, ja jūs saulaicīgi jau nebūsiet sākuši šo procesu un izveikuši viņu, tad jums jārēķinās, ka ar diezgan būtisku kavējumu jau darījuma norises ietvaros. Tātad, ja tiek plānota kāda reorganizācija, tad tie uzreiz būs kādi vairāki mēneši katrā gadījumā, ar ko jums jārēķinās, lai šo procesu uzsāktu, turpinātu un veiksmīgi pabeigtu. Tagad tātad runājot par šo perimetru un kopējo darījumu struktūru, bieži vien tā
tie iespējamie sarežģījumi un risināmie jautājumi top skaidrāki un parādās tikai tad, ja jūs, tā teikt, paraugaties uz lielāku kopbildi. Un šeit tātad mēs varam paskatīties šajā piemērā, ka šeit būtu diezgan sazarota īpašnieku dalībnieku struktūra, kur, protams, arī šiem dalībniekiem var būt vēl uz augšu citi dalībnieki, ja tās ir citas kapitāla sabiedrības. Un tas, ko mēs te redzam, ka ir arī māsas sabiedrības, sabiedrība X un Y, kuras arī ietilpst uzņēmuma grupā, bet kas arī netiek pārdotas. Un tātad, ko mums uzreiz ir tālāk jāskatās, mums ir tālāk jāskatās, kādas tad ir šīs dažādās saiknes starp dalībniekiem no vienas puses, dalībniekiem vēl no citas puses un šīm te pārdodamajām sabiedrībām, kas ietilpst darījuma perimetrā un arī ar savstarpēju grupas ietvaros tām sabiedrībām, tiem uzņēmumiem, kas tiks pārdoti ar tiem, kuri netiks pārdoti. Šeit var būt pietiekami vienkārši situācijas, vienkārši jautājumi, kas var būt ātri atrisinām, piemēram, kaut kāds pakalpojumu līgums, kuru ātri var izbeigt un kas neradītu īpašas problēmas, bet varbūt arī daudz sarežģītākas lietas, kā piemēram dažāda veida finanšu saistības. Ja mēs varētu šo schēmu zīmēt vēl arī daudz plašāku, tur pierakstot tātad paplašinot šo ainu ar dažādām trešām personām, piemēram bankām, un kuras iespējams finansē grupas darbību un par labu ir sniegt dažādi veidi nodrošinājumi. Šajā piemērā tad ir nodrošinājumi, ko tātad šī te viena no pārdodamajām sabiedrībām CIA ir devusi par labu tām divām sabiedrībām, kuras netiek pārdotas, tātad X un Y. Un tāpat arī dalībnieku aizdevumi, kas var būt iedoti šīm pārdodamajām sabiedrībām, kur jādomā, kas ar šiem aizdevumiem tiks darīts, jau tātad vai nu darījuma ietvaros, vai līdz tam. Tātad ļoti vienkāršoti skatoties uz šo, ir jāraugās, lai šīs dažādās saites tiktu saulaicīgi identificētas, un priekš tam jums tātad ir jāsaprot, kur būs šis te, kur tieši tas darījuma perimetrs, un tātad uz kurām saitēm mēs raugāmies, un kas ar viņām tiks darīts. Tad saulaicīgi jāizlem, ko tad jūs ar viņām darīsiet, kas no tā paliks, un kas no tā aiziet līdz šiem te pārdodamajiem uzņēmumiem. Tātad vēlreiz par apkopojot par šiem strukturēšanas apsvērumiem, par to, kas tad ir pārdevēji, arī pavisam vienkāršā situācijā, tā ir viena īpašnieka, CIA, viena īpašnieka uzņēmums, kas tiek pārdots, var būt vērts apsvērt to, vai šis īpašnieks ir tas fizika persona, vai viņš vēlas pārdot kā fizika persona, vai arī viņš vēlētos tomēr pārdot kā caur piedarošu uzņēmumu. Un tas būs, protams, kā nodokļu un finansiāli apsvērumi, kas varētu šādam lēmumu par pamatu, varbūt arī pārdevēja atbildības jautājumi, kuri būtu jāvērtē un jāņem vērā, jo, protams, ka ieliekot papildus posmu no pārdevēja viedokļa, tātad, vismaz tā liekas, ka tiek ielikt papildus drošība un filtrs tām gadījumā, ja no šī darījuma rastos kaut kādi prasījumi. Bet,
Tātad galvenokārt visbiežāk šis izlēmumais jautājums būs vērtējot tātad šo naudas plūsmas, finanšu, nodokļu aspektus, vai to darīt, vai to nedarīt. Tātad, ja ir vairāki pārdevēji, protams, apsverams jautājums ir par to, vai ir nepieciešams izveidot holding sabiedrību, ja tāda jau nav iepriekš tikusi izveidota. Jo tas var atvieglot darījuma procesu, ja ir tātad viens pārdevējs, kura vārdā tiek slēgts šī darījums, kurš slēdz šo darījumu. Tātad visas attiecības ar pircēju tiek koncentrēti, veidotas caur šo te holding sabiedrību. Īpašumtiesību PLG jautājumi, protams, šeit tas būtu kontekstā ar to, ka pārdevējiem būtu jābūt pareizajiem pārdevējiem. Skaidrs, ka atbilstoši esošajām likuma prasībām būtu jābūt nodrošinātai situācijai, ka tās personas, kas ir ierakstītas dalībnieku reģistrā un akcionāru reģistrā, tie ir arī faktiskie šo akciju daļu turētāji, nevis tikai nominālie turētāji. Par to nevajadzētu būt nekādām šaubām, par to nevajadzētu rasties arī nekādām šaubām pircēju pusē, jo, ja tādas radīsies, tad diezgan noteikti jums būs problēmas noslēgt šo darījumu veiksmīgi. Šeit varbūt arī citā aspektā, teiksim, jautājumi mēdz gadīties ģimenes uzņēmums, ka akcijas daļas ir kaut kādā veidā sadalītas starp tuvākiem, tālākiem ģimenes locekļiem vai laulātiem, piemēram. Un tad arī šī pārdošanas darījuma kontekstā būtu jāraugās, vai šis sadalījums saglabājās, vai līdz darījuma veikšanai tur būtu jāveic kādas izmaiņas. Tad, protams, ka praktiskie jautājumi, par kuriem jādomā, lai saprastu, cik ātri un veikli varēs šo darījumu izveikt un kāda ietekme varētu būt trešām personu tiesībām. Tātad visbiežāk, ja tiek pārdots mazāk kā 100% kapitāla daļa, tad kāda persona, kurai ir pirkuma tiesības, un ar to jārēķinās un to jāsāk plānot jau saulaicīgi. Un tātad tikpat labi, ja dalībnieku līgums būs arī dažādas līdzpārdošanas tiesības un citas tiesības, kas ir pielīdzenas. Tātad šo personu iesaistīšanu procesā, plānošanā saulaicīgi jums ļaus cerēt uz veiksmīgāku darījumu iznākumu un ātrāku darījumu iznākumu nekā tad jūs plānosiet. Un, protams, ka dažādi atļauju nepieciešamība no trešām personām, kā, piemēram, finansēšana no bankām, kā dažādām iestādēm, kā konkurences padomus vai attiecībā nozari, regulējošām institūcijām, kā Latvijas banka, piemēram. Par to vienmēr arī jārēķinās, ka tas ietekmēs kopējo darījumu ilgumu. Droši vien tas var ietekmēt arī jūsu skatījumu uz iespējamiem pircējiem, ar ko jūs varētu vēlēties vest sarunas par šo darījumu. Tad, protams, jāskatās arī uz parādu saistībām, kāda ir tā struktūra, jo tas prasīs kaut kādu laiku tikt skaidrībā ar to, attīrīt tātad šo perimetru no nevēlamām parādu saistībām vienā un otrā virzienā. Jāvērtē, protams, tad, kas ir ļoti svarīgi pārvērst savstarpējās juridiskās attiecības un vienmēr vēlams saulaicīgi nofiksēt un tātad pieņemt skaidru kopīgu lēmumu, vēlams rakstveidā lēmumu par šo te pārdošanas darījumu, lai ir jau tātad skaidra juridiskā struktūra no paša sākuma, nerastos pārsteigumi vēlāk darījuma gaitā.
Un, protams, ir tātad var struktūru ietekmēt arī tas, vai visiem pārdevējiem vienāda loma, un vai būs, piemēram, kaut kāda atbildības jautājumi, kurus būs nepieciešams diferencēt, un tātad varētu rasties nepieciešamība kaut kā jau dažādi no paša sākuma strukturēt pārdevēju sastāvu, piemēram, sadalot divās kapitāla sabiedrībās dažādu veidu pārdevējus. Tas būtu ļoti īsumā par tādiem perimetru un struktūras jautājumiem. Un tad vēl viens jautājums, kuram es gribēju īsti pievērsties, pārējot pakāpeniski uz nākamo tēmu, ir arī tātad, kas tiek pārdots. Jums, protams, jāraugās uz to, kas ir ne tikai no struktūras viedokļa, tātad formas viedokļa, kas tiek pārdots, vai tās ir daļas kapitāla sabiedrība, vai tas ir uzņēmums, bet jums jāpaskatās arī dziļāk par to, kas tad ir tā galvenā vērtība, ko jūs pārdodat, no kurienes tad izriet tā vērtība, par ko šis potenciālais pircējs maksās jums šo lielo summu, uz kur jūs cerat šī pārdošanas darījuma rezultātā. Un atkarībā no uzņēmuma, atkarībā no konkrētiem apstākļiem, varbūt tās vērtības var būt dažādas, bet parasti tās būs varbūt neviena, pāris, vairākas, bet diezgan skaidri identificējams. Tie var būt kaut kādi konkrēti aktīvi, tas var būt konkrēts īpašums, kas veido šo te pamatvērtību. Tas var būt cilvēku resursi, tie var būt speciālisti, kas jums ir uzņēmumā un kurus kāds cits ļoti kārot un to būt gatavs maksāt. Tas var būt kāds viens īpašs klients, tas var būt kāds īpašs piegādātājs, ar kuriem ir līgums, un kas ir tā lielā pievienotā vērtība, kāpēc jūsu uzņēmums ir vērts tik un nevis kaut kādu mazākus. Tas var būt, protams, intelektuālais īpašums, tā var būt kopumā ņemot tirgus pozīciju un arī citi faktori. Un tad, kāpēc mēs par to runājam kā juristi, no juridiskās puses? Tāpēc, ka, protams, jums būs noteikti finanšu konsultanti, kuri palīdzēs to visu pareizi iecenot un pareizi prezentēt iespējamiem pircējiem. Bet, kas ir ļoti svarīgi, ir saprast, vai tā vērtība ir juridiski aizsargāta, un vai tur ir kaut kādi juridiskie riski, kas var apdraudēt to jūsu stāstu par to, ka tas ir tas, par ko pircējiem ir jāmaksā, un tieši tik ir jāmaksā. Un tātad, kas ir tās visbiežākie varbūt jautājumu tēmas, pa kurām, kas tiek skatīts šādā kontekstā, ir tātad, kādas ir tās īpašumtiesības, lietojuma tiesības uz šiem būtiskiem aktīviem, vai tur ir kāda apgrūtinājuma, vai tur ir kāda trūkuma. Intelektuālais īpašums, kas ir ļoti svarīga tēma daudziem uzņēmumiem, tātad, vai viņš patiesi pieder, vai tur ir kādi apgrūtinājumi, kuriem jārēķinās. Ja ir kādas speciālās atļaujas licences komercdarbībai, tad ir, protams, jāpārliecinās, jāpārbauda, vai viss kārtībā ar termiņiem, vai visas prasības ir tikušas ievērotas. Darbinieki un šo darbinieku zinātība, kā tie tiek aizsargāti, vai tas vispār kaut kādā veidā ar pieejamiem instrumentiem, pieejamiem juridiskiem instrumentiem līgumiski, vai kā citādi tiek aizsargāts, vai par to tiek domāts. Jo, ja tā ir vērtība, to jūs vēlaties kā tādu prezentēt un pārdot, tad jums ir jāparāda, kad ir veikti pasākumi, lai tā vērtība arī paliktu šajā uzņēmumā. Tad visbeidzot, pāris vienkārši piemēri, tā teikt, no dzīves par to, kā mēdz gadīties, kad tātad piemērā ar to, ka ir viens liels unikāls klients vai piegādātājs, varbūt ar šo klientu pat nav īsti noslēgts ilgtermiņa līgums. Tā sadarbība notiek uz komerciāliem pamatiem, uz kontraktu pamatiem, bet īsti juridiski korekti tas
tas nav noslēgts. Vai skatoties tālāk, vai kāds šo līgumu ir lasījis, pat ja šāds līgums ir, kur eksistē kāda vispārēja noteikuma, piemēram, kāda liela Amerikas korporācija, kas ir klients, vai kāds ir redzējis šos noteikumus un iedziļinājies, sapratis, un dažkārt īsti nav, vai arī tas ir darīts daudzus gadus atpakaļ, un šis cilvēks uzņēmumā vairs nestrādā. Un es īsti nav pievērst uzmanību tam, vai šī no juridiskās puses šīs attiecības ar šo būtisko klientu vai piegādātāju ir pareizi noformētas, un vai vispār šis uzņēmums ievēro visas līgumiskās saistības par šo svarīgo sadarbības partneri. Tad vēl viens varbūt ekstrēms piemērs par to, ka ja šis vērtīgais līgums vai viens no tiem pašiem vērtīgākiem līgumiem izrādās, ka tur varbūt ir kaut kādi punkti, kas nozīmētu, ka viņš vispār nedrīkstētu pastāvēt un tādu līgumu nedrīkstētu rādīt nevienam. Tas ekstrēmais piemērs ir ar to, ka tur varētu būt, piemēram, kaut kāda ekskluzivitātes noteikumi, kuri konkurences likuma izpratnē būtu uzskatām par aizliegtu vienošanos. Tad jums nedrīkstēja būt šis ekskluzivitātes punkts, tātad šāda veida līgums. Un varbūt šis jūsu vērtības pieņēmums par šo te līgumu sadarbības partneri balstās uz kaut kādiem diezgan juridiski šaubīgiem pamatiem. Un, protams, ka šāda veida lietas būtu svarīgi identificēt un saprast pēc iespējas ātrāk. Un, protams, intelektuālais īpašums ir klasika, kur diezgan jāsaka daudzos gadījumos mēs esam redzējuši, ka nav tikus pievērst pietiekami uzmanību tam, lai darbinieki nodevuši savus intelektuālo īpašumu tiesības pašas, lai ir pienācīgi vērīgi piekrist tam, vai konkrētā programmatūra ir piederīga pašam uzņēmumam, vai tam ir uz to tiesības un tam līdzīgi veida jautājumi. Ar to tad arī šo sadaļu pabeidzam. Tālāk vārdu došu kolēģim Vadimam Zicēvičam, kurš pastāstīs jau par konkrētākām lietām, politisko risku zināšanu, vēršanu. Sveiciens visiem, kas skatās tiešraidē un arī ierakstā. Īstenībā Gunters jau ir iezīmējis tādu galveno pamata soli, plānojot uzņēmumu pārdošanu. Tas ir darījumu perimetra apzināšana, un īstenībā izdarot šo mājas darbu, tas jau ir veiksmes stāsts. Un pamatojoties uz to, tad var virzīties tālāk un domāt, kādi ir ar to saistītie juridiskie riski, kurus vērtējam mēs, protams, juristi, nepieciešams apzināties to un pēc iespējas arī novērst, lai tas darījums būtu pievilcīgāks. Tad, respektīvi, pirmais solis ir ļoti skaidrs, apzināties visu tās juridiskās prasības, respektīvi, vai ir nepieciešami kaut kādi certifikāti vai atļaujas, vai jābūt noslēgtam kaut kādam konkrētam līgumam, kas varbūt ļoti būtisks tieši šajā uzņēmumā un biznesā. Un no tā atkāpjoties uztaisīt tādu iekšējo auditu un identificēt tos riskus, un galu galā tas nākamais ļoti loģisks solis ir novērst tos trūkumus. Respektīvi, tie risinājumi varētu būt dažādi. Piemēram, ja līgums nav noslēgts, skaidrs, ka to vajadzētu izdarīt. Ja līgums ir noslēgts, tas ir darījums noslēgts, piemēram, mutvārdos, tad būtu labi arī vienoties par noteikumiem rakstveidā, kaut kā to piefiksēt. Ir kaut kādas problēmas ar līgumu, tad skaidrs to grozīt. Un ja nav līguma vispār, tad arī to sagatavot. Un tad būtu arī svarīgi jāsaprast, kā
tiesību akti tad attiecas uz šo uzņēmumu, biznesu un struktūru un arī darījumu to perimetru un no tā arī atkāpties. Un tad arī viens no mūsu punktiem un ieteikumiem ir apsvērt nepieciešamību sagatavot tādu vendor due diligence, tādu atbilstības ziņojumu, kuru sagatavo pats pārdevējs. Tur varētu būt iekļauti dažādi aspekti atkarībā no plānotā darījuma. Tur varētu būt gan finanšu jautājumi, gan saistīti nodokļu jautājumi, tie juridiskie aspekti, par dažiem no kuriem jau minēja Gunters. Tie varētu būt vides jautājumi un vispār arī vides sociālie un arī pārvaldības jautājumi, kas ir tāda jaunā aktualitāte un kas varētu padarīt to darījumu pievilcīgāku. Protams, pārdevējs pats uzņemtos visus izdevumus, lai sagatavotu šo ziņojumu, bet tas noteikti vienmēr ir vērtīgi, jo saulaicīgi kaut kā apzināt tos riskus palīdzēs arī novērst tos trūkumus, kas varētu būt ļoti būtiski, lai vispār kaut kāds darījums nākotnē notiktu. Līdz ar to pirmām kārtām, tas palīdz arī pašai vadībai un pašam uzņēmumam saprast, ko vajadzētu varbūt uzlabot, pirms virzīties tālāk. Un kaut kādā veidā arī tādu ziņojumu var izmantot tā saucamā gandrīz izsolē, piedāvājot savu uzņēmumu un to darījumu citiem potenciāliem pircējiem, kas uzreiz radīs tādu iespēju un arī skaidru bildi par to, kas tieši tiks pārdots un kādā stāvoklī tagad viss tur ir. Un līdz ar to, lai to kaut kā izdarītu un arī tas skaidrs, ka jebkurā darījumā būs nepieciešams parādīt savus dokumentus, kas saistīti ar to uzņēmumu. Un tā ir tāda kārtība. Protams, pašam pārdevējam vajadzētu padomāt iepriekš, cik daudz viņš gribētu atklāt un izpaust, vai kaut kas būtu jāreģē pirms atklāt to informāciju un tos dokumentus potenciāliem pircējiem. Un, ja tur ir iesaistīti arī konkurenti, vai nevajadzētu kaut ko arī aizklāt vai sagatavot juristu arī starpā, piemēram, Clean Room, tā saucamo komandu, kuri redzēs tikai ierobežota komanda redzēs tos pilnus dokumentus un tā tālāk. Bet kā to paveikt, vienmēr ir skaidrs, ka to dokumentāciju varētu ievietot datu telpā, un to datu telpu, un tagad es runāju tieši par virtuālo, sevišķi datu telpu, to var sagatavot vēl pirms ir kaut kāds pat sarunas par potenciālo darījumu, jo tas palīdzēs arī pirmkārt ne tikai sakārtot tos dokumentus, bet arī šajā procesā varbūt identificēt kaut kādas problēmas ar to, vai tie dokumenti tiešām ir pieejami, vai ir kaut kādi, piemēram, kaut kādi līguma reģistri, un vai tiešām, ja, piemēram, tādi līguma reģistri ir, vai tiešām tie dokumenti un visi līgumi ir pieejami un pienācīgi parakstīti un tā tālāk. Līdz ar to tas ir tāds mājas darbs, kuru vajadzētu izveikt pārdevējiem, un arī tālāk, kad būs izveikts tas due diligence process, kas ir atbilstības izpētes process, tad varētu sniegt šādu virtuālo datu telpu arī potenciāliem pircējiem. Šeit gan ir divas stratēģijas, kā varētu strukturēt šo virtuālo datu telpu, jo, piemēram, pirmā tāda
iespēja ir ievietot tur tikai tos dokumentus, kas attiecas uz uzņēmumu un šo darījumu. Respektīvi, tas būtu kaut kāds minimāls dokumentu skaits un skaidrs, ka, piemēram, potenciāls pircējs pieprasīt kaut ko vairāk, bet, respektīvi, tur būtu viss tas koncentrētais nepieciešamais. Un otrā stratēģija, par ko mēs paši juristi piedaloties šādās atbilstības izpētēs, neesam ļoti priecīgi, kad pārdevējs ievieto tiešām ļoti daudz dokumentus, gandrīz jau tos visus dokumentus, kas ir pieejami viņu lietvedībā. Tie varētu būt kaut kādi līgumi, kas tiek pārslēgti, piemēram, katru gadu, un to saturs ir ļoti līdzīgs, bet pārdevējs tik un tā ievieto visu to dokumentu skaitu, varbūt pat netik vajadzīgu, bet šeit tad pircējiem vajadzētu būt uzmanīgam, jo, ja viņš kaut ko šajā telpā nepamana kaut kādu risku, tad tā ir viņa palielam atbildība. Līdz ar to, izvēloties šo vienu no šīm stratēģijām, vajadzētu apsvērt, kādas garantijas, kādas apliecinājumus vispār pārdevējs ir gatavs sniegt un cik ļoti daudz gribētu rādīt no tiem dokumentiem. Un runājot par datu telpām, vispār pat savā praksē esmu piedzīvojis gadījumus, kad esmu izskatījis dokumentus klātienē. Tas noteikti bija interesants piedzīvojums, un šeit vienmēr jābūt ļoti proaktīvam, jo, ja rodas kaut kādi jautājumi, tad uzreiz uz vietas vajadzētu izdomāt, vai es varu tās atbildes sameklēt saistībā ar tiem jautājumiem, vai man vajadzētu tomēr tos piefiksēt un tā tālāk. Respektīvi, man liekas, ka tāds veiksmīgāks stāsts ir, kad visi dokumenti ir ievietoti virtuālajā datu telpā. Tas vispār arī veicina tādu uzņēmumu ilgtspēju, jo mēs arī iesakām saviem klientiem pāriet uz to virtuālo vidi, samazināt papīra dokumentu skaitu un parakstīt dokumentus elektroniski un tā tālāk. Un vispār tirgū tagad ir vairāk pakalpojumu sniedzēji, kuri palīdz sakārtot šo virtuālo datu telpu. Tie ir visni dažādi un arī viņus vieno ļoti daudz, kas iespējams tās izmaksas varētu būt dažādas, bet izmaksas arī ir atkarīgs no tā, kā pārdevējs plāno strukturēt to datu telpu un kādas funkcijas gribētu arī īstenot. Jo, piemēram, kas ir ļoti raksturīgs tādām datu telpām un kas, piemēram, atšķir no parastā Dropbox vai vienkāršotās funkcionalitātes SharePoint, kur mēs vienkārši augšupielādējam dokumentus, tad šie pakalpojumu sniedzēji uzreiz automātiski numurē tos dokumentus, pareizi strukturē, ieslēdz iespēju sagatavot dokumentu sarakstu, kuru pēc tam varēs pievienot tiem atbilstības izpētes ziņojumiem, tad arī vēlāk var visu laiku var arī piešķirt kaut kādas īpašas tiesības datu telpas lietotājiem, ierobežot iespēju kaut ko kopēt, izdrukāt un tā tālāk. Un arī sniedz iespēju saņemt reālaika ziņojumus par to, ka ir ievietot kaut kādi dokumenti un vispār arī sniedz jebkāda veida atbalstu, ja kaut kas nobrūk. Tas ir mazliet par datu telpām, bet skaidrs, ka, lai apzinātu tos riskus un kaut kādas neatbilstības, tad vajadzētu saprast, kādi tiesību akti vispār attiecas uz uzņēmumu. Skaidrs, ka ir kaut kādas vispārīgās prasības, kas attiecas gandrīz jau uz katru sabiedrību. Mēs vienmēr redzam
gatavojot ziņojumus, ka ļoti aktuāli datu aizsardzības jautājumi, un pat, ja liekas, ka sabiedrībai viss ir sakārtots, un viņiem ir kaut kāds papīrs, kaut kāda privātuma un viena politika, tad mēs redzam, ka tik un tā ir problēmas ar sīkdatnēm un ar citiem saistītiem papīriem, ka ļoti reti tiešām ļoti labi sagatavot tā dokumentācija. Tas attiecas arī uz sankciju ievērošanu, ka tas jautājums arī ir ļoti aktualizējies pēdējā laikā. Ir svarīgi, lai visa dokumentācija attiecībā uz darbiniekiem būtu kārtībā, it īpaši, ja tie darbinieki ir svarīgi tam biznesam. Šeit iet runa ne tikai par parastiem darba līgumiem, kas skaidriem vajadzētu būt kārtībā un vienmēr rakstsveidā, bet arī vienkārši kaut kādiem iekšējas kārtības noteikumiem. Tas pats attiecas uz korporatīvās pārvaldības dokumentiem, jo skaidrs, ka, piemēram, tukšajās sabiedrībās tik un tā būs kaut kādi valdes lēmumi, dalībnieku lēmumi, bet visparastākie un varbūt tiešām tur vienu reizi gadā pieņemtie, bet tādās attīstīgākās sabiedrībās, kas ir ļoti attīstītas, tad valdes sēžu protokolos varētu būt pieņemt kaut kādi ļoti svarīgi strateģiski lēmumi un tā tālāk, kurus mēs arī cenšamies pārbaudīt. Un, protams, uz visiem mums arī attiec nodokļu prasības. Tad ir arī svarīgi saprast, vai šīs uzņēmums darbojas kaut kādā specifiskā nozarē, un vai tur ir nepieciešami kaut kādi kaut kādi certifikāti, atļaujas, vai varbūt tas ir patērētāja aizsardzības saistītie jautājumi, apdrošinātāji, vienmēr AML un tā tālāk. Protams, tas būs svarīgi arī minēt, un iepriekš arī ieminējos par ESG, par ilgtspējas jautājumu, kaut gan varbūt tas liekas netik nozīmīgi tagad, īstenībā, jo vairāk sabiedrības pievēršas šim ilgtspējas jautājumam, un, kā jau minēju, tas tiešām, ja arī šāda dokumentācija ir sakārtot un sabiedrība aktualizē šo jautājumu, tas tiešām var palielināt to sabiedrības vērtību un tā darījuma vērtību, it īpaši ārvalstu investoriem un tā tālāk, un par šo jautājumu arī esam runājuši, un arī saistībā ar to bija webināri, un tie arī ir pieejami mūsu mājaslapā, arī sekojiet līdz jaunumiem. Bet kas ir viens no arī svarīgākajiem jautājumiem, ir darījumi ar saistītajām personām. Skaidrs, ka pašam uzņēmumam vajadzētu saprast, kuri no darījumiem te ir, un šeit vajadzētu skatīties bišķiņ plašāk, jo viena lieta ir tie darījumi, kas paiet zem komerclikuma prasībām un nodokļu likuma prasībām, bet tomēr tādos saistībā ar tiem darījumiem vajadzētu skatīties bišķiņ plašāk, jo, kā jau Gunters rādīja, tā grupas struktūra varētu būt diezgan advancēta, apakšā varētu būt vairākas saistītas personas, un līdz ar to tas, ka jūs apzināsieties to un arī varēsiet nokomunicēt pareizi to potenciālajiem pircējiem, tas veicinās to darījumu caurspīdīgumu un arī varēs ļaut saprast to īsto darījumu vērtību. Un šeit ir divi aspekti. Protams, viens no svarīgākajiem atbildības jautājumiem un arī tai skaitā, vai vispār šādi darījumi ir pareizi noslēgti un ir spēkā, jo skaidrs, ka, ja, piemēram, darījums ar saistīto personu paiet zem komerclikuma noteikumiem, tad gadījumā, ja, piemēram, nav sniegts īpašas
piekrišanas, tad darījums vispār nav spēkā, un ko tad darīt šajā gadījumā. Ir tīpaši, ja tas bija būtisks šim uzņēmumam. Un arī ir svarīgs nodalīšanas aspekts, respektīvi, kas paliks šajā uzņēmumā pēc darījuma, un kas tiks nodalīts, un vai ir nepieciešams kaut ko pārslēgt, mazliet grozīt, un kāda vispār ir ietekme šādam darījumam uz uzņēmumu. Līdz ar to tas noteikti jāņem vērā, un kā jau minēju, viena no kļūdām, vērtējot tos darījumus ar saistītajām personām, ir ļoti šaura interpretācija, respektīvi, kā es teicu, tāds ieteikums ir skatīties bišķiņ plašāk, tiešām skatīties to ietekmi, un arī uz to, vai tiešām viss ir pareizi noformēts un noslēgts. Tā, piemēram, dažreiz tiek sniegt kaut kādi pakalpojumi sabiedrībai, un tur apakšā nav nekāda tiešām līguma, viss ir balstīts kaut kādiem noteikumiem vai pēctiem, kas nebūtu īsti pareizi, tīpaši veicot darījumu pārdošanu, tā kā uzņēmumu pārdošanu, un galvenais ir arī saprast, kā kaut kāda šāda darījuma, kā šis darījums vispār ietekmēs visu uzņēmumu darbību nākotnē, respektīvi ne tikai attiecībā uz pircēju, bet arī uz pārdevēju, respektīvi vai kaut kādi līgumi, kas bija, piemēram, saistīti ar IT pakalpojumu sniegšanu un bija nodrošināts kaut kāds programmatūras darbiniekiem, vai šīs programmatūras būs vēl nepieciešamas turpmāk, kad uzņēmums tiks pārdots. Varbūt tad to vajadzētu nodalīt un nošķirt, līdz ar to par to vienmēr vajadzētu padomāt laicīgi. Un tagad es došu vārdu manai kolēģei Sandijai, kas pastāstīs arī par nodokļu aspektiem. Jā, sveiciens visiem, tad noslēgumā mazliet par nodokļiem, jo tā arī vienmēr ir būtiska sadaļa no biznesa uzņēmuma kapitāla daļu pārdošanas. Un līdzīgi kā Guntars stāstīja šos te jautājumus par perimetru un darījumu priekšmetu, tad arī nodokļu gadījumā visi šie jautājumi ir aktuāli. Tad tieši tāpat mums ir jāsaprot, kas būs pārdevējs, vai tā būs fiziska persona, juridiska persona, vai tas ir nodokļu rezidents, vai tas ir nerezidents. Un attiecībā uz nodokļiem arī šī te perimetra definēšana, un, jo tas, protams, kā noteiks, kādi nodokļi būs jāmaksā, bet bez tā, ka mēs saprotam, kas ir pārdevējs un ko mēs vēlamies pārdot, šeit ir arī būtiski atbildēt faktiski uz diviem papildu jautājumiem, kur mēs beigās vēlamies, lai šī nauda no darījuma nonāktu, un ko mēs ar šo naudu vēlamies darīt. Ja, piemēram, ir fiziska persona, kas ir uzbūvējusi vērtīgu biznesu, un uzskata, ka ir pienācis brīdis, ka šī persona vēlas tālāk baudīt dzīvi, tad loģiski, ka visticamāk šī persona vēlēsies, lai šī nauda nonāk pie šīs fiziskās personas, lai tā būtu viņas privātie līdzekļi, ko persona var tērēt. Tātad naudai ir jānonāk pie fiziskās personas. Un savukārt pilnīgi cits stāsts ir situācijā, kad ir attīstīts kaut kāds bizness, kuram šobrīd ir atbilstoši brīdis, lai šo te biznesu pārdotu, bet ir skaidrs, ka tālāk īpašnieki vēlas turpināt aktīvu darbību, vēlas attīstīt citus biznesus, tad skaidrs, ka te mērķis būtu, lai šī nauda paliktu vienā vai otrā juridiskajā personā, kur tālāk jau šo te naudu varētu investēt. Līdz ar to šīs ir tās lietas, kas ir jādefinē, un tad atkarībā no situācijas mēs varam saprast, vai šī te struktūra tāda, kāda tā ir piemērota
pārdošanai un šo te mērķu sasniegšanai, vai tomēr pirms pārdošanas tad ir jāveic kaut kāda restruktūrizācija. Ja? Vai nu ir jāveic daļu apmaiņu, ko var veikt fiziska persona nemaksājot iedzīvotāju ienākumu nodokli, izveidojot šo te mērķa sabiedrību, kas tad tālāk darbotos kā pārdevējs. Vai, ja tā ir juridiska persona, tālāk ir jādomā, vai mums ir nepieciešams pa vidu vēl kaut kāda holdinga sabiedrība. Bet, protams, šo visu darot ir jāpatur prātā, ka likums nodokļu jomā paredz pirmkārt principu, ka svarīgi ir būtība nevis forma, līdz ar to noteiktos gadījumos, ka šī forma ir, šī izveidotā struktūra ir pilnībā mākslīga un vērsta uz nodokļu apiešanu, ja, tad nodokļu iestāde šo te mākslīgo formu struktūru var ignorēt un skatīties, kas ir bijis pēc būtības. Līdz ar to šīs ir tās lietas, kas ir jāplāno savlaicīgi. Un jāpārliecinās, ka tā struktūra, ko mēs izveidojam, ka mēs būsim spējīgi to no nodokļu viedokļa aizsargāt pret kaut kādiem iespējamiem iebildumiem no nodokļu iestāžu puses. Attiecībā uz darījumu priekšmetu, jā, nu atkal tas ir pirmkārt jautājums, ko mēs gribam pārdot, bet skaidrs, ka katram no šiem te priekšmetiem daļas nekustamais īpašums, cita aktīvā uzņēmums būs atkal cits nodokļu režīms. Un, ja tur varbūt IN, UIN ir atkarīgs lielā mērā no tā, kas ir pārdevējs, tad šeit, protams, ka ļoti būtisks būs jautājums par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu. Tā skaitā par priekšnodokļa korekciju, kas var ļoti būtiski ietekmēt šo te lēmumu, kas tad ir tas, ko mēs pārdodam. Un vai mēs to pārdodam, nezinu, kā vienkārši nekustamo īpašumu, vai tomēr mēs vēlamies to strukturēt kā uzņēmumu pārdošanu. Ar uzņēmumu pārdošanu ir tā, ka tas pievilcīgais tajā ir, ka uzņēmumu pārdošanai netiek piemērots PVN, bet tiek saglabāts visas priekšnodokļu atskaitīšanas tiesības, nav vajadzīga korekcija, bet parasti tad ir ļoti skaidri jāspēj pašiem definēt, vai patiešām tas, ko mēs pārdodam, kā uzņēmumu, kā biznes, vai tas ir biznesa komerclikuma izpratne un attiecīgi arī nodokļu vajadzībām. Jo, ja mēs to pārdosim bez PVN kā uzņēmumu, kā biznesu, bet pēc būtības mēs esam pārdevuši, nezinu, vienu nekustamo īpašumu, tad, protams, ka radīsies nodokļu risks pārdevējiem, jo pastāv iespēja, ka valsts dienas var atnākt un teikt, ka nē, šī nav uzņēmuma pārdošana, bet aktīvu pārdošanu vajadzēja piemērot PVN. Un pretēji, ja mēs pārdodam kaut ko kā aktīvus un piemērojam tam PVN, pircējs atskaita priekšnodokli, un tad var atnākt valsts dienas un teikt, ka nē, patiesībā tas, ko jūs iegādājāties, ir uzņēmums biznes, tad jums nav tiesību šo te priekšnodokli atskaitīt, un kas varbūt vēl ļaunāk no pircēja puses, ka tas, ko jūs noteikti arī visi zinat, ka valsts dienas šobrīd ļoti aktīvi medī uzņēmumu pārejas gadījums, kad viens nodokļu maksātājs ir sastrādājis nodokļu parādus, pazudis, un tad ir kāds cits, kas šo biznesu ir pārņēmis, tad valsts dienas nāk pie šiem biznesa pārņēmējiem un piedzena šos te iepriekšējā īpašnieka nesamaksātos nodokļus. Tās ir lietas, par kurām noteikti ir jādomā un teiksim, jāpieskat, lai tās lietas tiktu izdarītas pareizā veidā. Par daļu opcijām, šeit tas pamat ieteikums ir plānot un vēlreiz plānot, jo, lai arī Latvijā mums šobrīd ir ļoti labvēlīgs šis režīms daļu opcijām, jo mums ir nepieciešams šis minimālais turēšanas periods ir tikai gads, tad mēs tomēr joprojām arī redzam, ka arī šī plānošana, teiksim tā, vienu gadu uz priekšu nevienmēr notiek veiksmīgi, un plus arī tad, ja tas tiek ieplānots un izdarīts, tad ir jāpārliecinās, ka tas tiešām tiek izdarīts korekti, un šo te nodokļu atbrīvojumu ir iespējams saņemt. Par maksājamo nodokli, tātad atkarībā no tā, kas būs pārdevējs un kurš šai naudai ir jānonāk galā, tad jāstāsta, kas notiek ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, ar uzņēmumu ienākumu nodokli. Ja ir nerezidenti iesaistīti, tad vai šeit būs ieturējuma nodoklis 3 vai 20%, un attiecīgi
kā tas ietekmēs gan naudas plūsmu, gan arī šo te vēlamo rezultātu. Nu, un par priekšnodokli mēs jau mazliet runājām. Un papildus jāņem, tad ir dažādi veidi faktori, kas tātad var ietekmēt to maksājumu nodokli. Un, piemēram, viena no tāda mūsu uzņēmuma ienākuma nodokļa likumā labvēlīgajām lietām ir, ka, ja tiek pārdotas daļas, pārdevējs ir juridiska persona, un šīs daļas ir turētas 3 gadus, un šī pārdotā sabiedrība nav nekustamā īpašuma sabiedrība, tad šo te peļņu no daļu pārdošanas var sadalīt tālāk dalībniekam juridiskai personai, nemaksājot uzņēmuma ienākumu nodokli. Un tas, ko mēs praksē esam redzējuši, ka nereti atkal netiek padomāts solis priekš, un, piemēram, salīdzinoši neilgi pirms plānotās pārdošanas tiek palielināts pamatkapitāls, tiek izlaistas jaunas daļas, un tās jaunās daļas ir lielā skaitā, un attiecībā uz šīm jaunajām daļām attiecīgi šis 3 gadu termiņš nav izpildīts. Ja, un paskatoties, teiksim, tā atpakaļ, liekas, ka patiesībā tā pamatkapitāla palielināšana viņa nebija tiešām nepieciešama, to varēja risināt citādāk, bet ar šo pamatkapitāla palielinājumu šis 3 gadu atbrīvojums ir faktiski padarīts par nepieejamu. Jā, un tad nākamo slaidu par to, kāds ir tās tipiskākās kļūdas, ko mēs redzam, un šīs ir tās kļūdas, kas ir, teiksim, nav piesaistīts kaut kādai specifiskai nozarei, jo nodokļu jomā, protams, tieši tāpat kā kolēģis stāstīja par šo juridisko pusi, ir šīs vispārīgās prasības un tātad šīs vispārīgās kļūdas, ko mēs redzam, un tad ir varbūt katrai nozarei kaut kādas tās specifiskie riski, specifiskās kļūdas, kuras, tad atkarīgi jāapzina. Bet šeit, piemēram, joprojām nereti darba devējiem ir vēlme samazināt šo maksājumu nodokļu slogu darba līguma vietā, slēdzot pakalpojumu līgumus, un nereti tas arī var nostrādāt kā tāds pamatīgs sprādzienu bīstams priekšmets. Ja mums, piemēram, bija gadījums, kad darījums notiek ASV līmenī, un ir šī darījuma perimetrā ir pavisam salīdzinoši neliela daļa, kas attiecas uz biznesu Latvijā, un izrādās, ka Latvijā ir noslēgti visnotaļ tādi neprofesionāli sagatavot pakalpojumu līgumi ar faktiski darbiniekiem, un līdz ar to sarēķinot pa 3 gadiem šo nesamaksāto nodokļu apjomu, tā summa sanāk gana liela, un lai šo jautājumu, kas uz tās kopējās bildes varbūt ir mazs un nebūtisks, bet puses ir spiestas patērēt ārkārtīgi lielu laiku, lai šis darījums vispār varētu notikt. Līdz ar to šīs ir tās lietas, kas ir jāpārdomā, tā skaitā jāpaskatās, vai šie līgumi tiešām izstāsta pēc pakalpojumu līgumiem, vai viņi ir vienkārši neveiksmīgi pārveidoti darba līgumi. Attiecībā uz valdi un varbūt citiem vadošiem speciālistiem nereti tiek saslēgti pakalpojumu līgumi ar šo personu kapitāla sabiedrībām, un tādā veidā daļa no atlīdzības tiek novirzīta, un atkal jau jautājums ir, cik tas tiek izdarīts pārdomātā veidā, ja, vai tie pakalpojumi ir tādi, ko var pamatot, ka sabiedrībai tie vispār ir nepieciešami, ka sabiedrība šos pakalpojumus ir saņēmusi, un ka šie pakalpojumi atšķiras no tā, ko attiecīgais valdes loceklis vai speciālists dara, pamatojoties uz darba līgumu. Un saistībā ar šiem pakalpojumiem tā nākamā izplatītā problēma ir, ka arī ir pakalpojumi ar saistītām personām, grupas uzņēmumiem, bet šie pakalpojumi ir tādi, kurus faktiski puses nespēja pamatot, ka šie pakalpojumi ir sniegti un saņemti. Un reizēm tas ir tāpēc, ka tiešām šie pakalpojumi nav, bet tas ir veids, kā, teiksim, naudu mākslīgi aizpludināt no sabiedrības, bet reizēm šie pakalpojumi patiešām ir sniegti, bet kā jau starp saistītām personām, tas viss notiek tādu džentlmeņu vienošanās pamata, darbinieki savā starpā sazinās, viss notiek, bet nekādu dokumentu, kas apliecina šo pakalpojumu esamību, apmēru nav.
Un tad, diemžēl, atnāk valsts ieņem dienas un saka, kur ir pieņemšanas nodošanas akti, kur ir citi dokumenti, un nesaņemot šo te dokumentāciju, kas pierāda pakalpojumu esamību, tad valsts ieņem dienas iet vieglāko ceļu un saka, mēs tātad pieņemam, ka šie te pakalpojumi vispār nav bijuši. Attiecībā uz darījumiem ar saistītām personām, skaidrs, ka, protams, pamatot šo te darījumu vērtību, jāatcerās, ka risks ir tiešām 5 gadi, un 5 gadi tas ir ne tikai uz uzņēmuma ienākumu nodokli, bet tagad arī, teiksim, tie var būt citi nodokļi, kas ir saistīti ar transfercenām, tā skaitā pievienotās vērtības nodoklis. Un jāpatur prātā arī tad, ja šie sliekšņi ir sasniegti un ir jāgatavo dokumentāciju, ja dokumentācija nav sagatavota, vai dokumentācija, teiksim, vietējā dokumentācija nav latviešu valodā, tad valsts ieņem dienests faktiski burtiski pēdējā gada, 2 gadu laikā ir izvērst diezgan aktīvu kampaņu, ka tiek piemēroti sodi, un sodi ir diezgan lieli, līdz 1% no šī te saistīto pušu darījuma apgrozījuma, bet ne vairāk kā 100 000. Un šobrīd varbūt tā situācija ir mazliet uzlabojusies, bet vienu brīdi valsts ieņem dienas vienkārši automātiski lika šos te maksimālos sodus 100 000, kas ir diezgan sāpīgi par vienkārši dokumentācijas nesagatavošanu. Un tad, protams, vēsturiski darījumi, tipiski uzņēmumi ļoti bieži grēkojuši ir ar reorganizācijām, kur tiek veikts dažādas darbības, aizmirstot, ka, teiksim, uzņēmuma ienākuma nodokļa likumā ir specifiskas prasības, lai šīs organizācijas būtu nodokļu ziņā neitrāls. Tad atkal tas viss to var darīt, bet ir rūpīgi jāpārdomā, kā to pareizi izdarīt, lai pēc tam nerastos problēmas. Maksājumu nerezidentiem nereti aizmirstās, ka, lai neveiktu ieturējumu, ir vajadzīgi rezidents certifikāti, tie nav sadabūti, no iesniegt valsts ieņem dienestam, un atkal tāda formalitāte, bet var radīt būtiskus nodokļu riskus. Nedrošo parādu uzskaita, ko mēs arī reizēm redzam kā problēmu, kad tiek norakstīti šie parādi, bet atbilstošā dokumentācija nav savākta, un nereti mēs redzam arī, ka arī Latvijā esoši uzņēmumi mēģina aktīvi darboties citos tirgos, bet aizmirst pieskatīt, vai viņiem tur neveic pastāvīgā pārstāvniecība. Jo īpaši to mēs redzam, teiksim, attiecībā uz būvniecības uzņēmumiem, kas regulāri varbūt īsteno kaut kāds projekts ārvalstīs, bet tas var būt aktuāli arī citām nozarēm. Lūk, tas ātri pārspējot pāri šīm nodokļu lietām, mēs esam drusciņi jau pāri atvēlētajam laikam, bet jā, varbūt arī ātri par pāris jautājumiem, kas mums ir ienākušies. Un tātad pirmais jautājums ir situācija, kad darījums tātad notiek 24. gada 1. janvārī, un tātad pārdevējs vēlas, lai viņam saglabātos šī 23. gada peļņa, kas loģiski vēl 1. janvārī nebūs pilnīgi skaidri zinām, jo gada pārskats vēl nav gatavs. Tas būs kaut kādu laiciņu vēlāk, un jautājums ir, kā šo situāciju risināt, jo, protams, ka, teiksim, tur aprīlī, kad varbūt tas gada pārskats būs sagatavots un apstiprināts, un tiks pieņemts lēmums par peļņas sadali, šis te pārdevējs vairs nebūs, ja, dalībnieks, kam ir tiesības uz dividendu. Un man šķiet, ka šeit tā atbilde ir diezgan vienkārša, ka, protams, ka par to ir jāpadomā, jo šajā pirkuma līgumā atrunājot, ka pirkuma cena ir fiksēta daļa, un plus ir kaut kāda mainīgā daļa, un plus droši vien varbūt Guntars var sīkāk pakomentēt, bet tad jautājums ir par to, kā puses nodrošinās, ka šis te gada pārskats tiek sagatavots atbilstoši, un ka tur nebūs nekādas bīstamas manipulācijas, lai šo te peļņu pārdevējs, protams, gribēs, lai viņi ir iespējami laba, ja savukārt pircējs jau varētu būt ieinteresēts šo te gada pārskatu gatavot tā, lai šī peļņa būtu iespējami maza. Tā kā attiecīgi par to būtu droši vien papildus jāparūpējas un jāatrunā. Jā, īsi papildināt pilnīgi noteikti, ka tas būtu parasti šādos gadījumos risināms caur to cenas noteikšanas mehānismu. Un ja tas tā galasuma būs atkarīga no šā gada finanšu rezultāta,
tā skaitā tā gala peļņas rādītāji, tad tas finanšu auditētais finanšu pārskats, tur būs jāatrunā, kāds būs tas kontrols mehānisms, kur parasti tātad jau pircējs pārdevējs izvēlās, kas būs tas neitrālais auditors, kurš veiks šo auditu un strīdus gadījumā arī paredzot, ka var tikt vēl viens piesaistīts, kurš tā kā izvērtē šos gala ciparus un pateiks, kādi tad ir pareizie. Vēl viens risinājums, protams, ir tāds, ka kāds no vadības komandas var palikt arī uzņēmumā uz šo te periodu, kamēr šie te gala pārskati nav apstiprināti un nav pieņemti, tātad tā kā saglabājot kaut kādu zinām kontroli uz noteiktu laika periodu, kamēr šis tā kā tas būtu svarīgi no pārdevēja puses. Jā, un tad ir vēl viens jautājums, vai pircējs, kas ir viens no pārdevēja akcionāriem, var iegādāties pārdevēja nekustamo īpašumu, apmaksājot to ar savām akcijām. Un šis ir tāds interesants jautājums, te jau ir vieta, kur domāt, un te galvenais droši vien ir divas lietas, kas man uzreiz nāk prātā. Pirmkārt, komerces likums nosaka striktus gadījumus, kad sabiedrība drīkst faktiski iegūt savā īpašumā savas akcijas, jo es saprotu, ka tā doma ir tāda, ka dalībnieks paņem sabiedrības nekustamo īpašumu, pretī atdodot savas šajā sabiedrībā piedarošās akcijas. Ja, tad tas ir viens, par ko ir jādomā, vai kāds no šiem gadījumiem izpildās vai neizpildās. Ja. Otrs, protams, ka pieņemot, ka šis akcionārs nav tur mazākuma akcionārs, bet iespējams, nezinu, viens no diviem akcionāriem, tad papildus jāvērtē, vai tas ir saistītu pušu darījums, ja, tad par kādu cenu vispār šo nekustamo īpašumu iegādāties. Un iespējams, ka tas veids, kā šeit varētu būt, ja, ka ir šo daļu dzēšana, attiecīgi izmaksājot iespējams nominālu un attiecīgi tad par šo te saņemto naudu nosacīti notiek šis te norēķins par pirkumu, par šo te nekustamo īpašumu. Ja? Bet tā ir tāda ātra atbilde, bet katrā ziņā šī situācija jau ir tāda interesantāka. Te būtu virkne aspektu, par kuriem būtu jāpadomā, lai tas tiktu izdarīts droši un pareizi. Es nezinu, kolēģi, vai jums ir kādi komentāri vēl par šo situāciju un uzdoto jautājumu? Droši vien, ka tu liekas, kad jau atbildēji pamatā. Protams, ka jābūt droši vien vērtējumiem, pirmšķietami atbildi būtu jā, bet ar bet un daudz punkti. Jā, izdarāms tas ir, bet šeit būtu, šis noteikti ir tas gadījums, ka ir jāpadomā, kā to pareizi noformēt un kādi ir vajadzīgi šie starpsoļi, ja, lai sasniegtu šo vajadzīgo rezultātu gan no juridiskā, gan no nodokļu viedokļa drošā ceļā. Nu, lūk, attiecīgi es teiktu, ka mēs varētu likt daudz punkti, ne punkti, bet daudz punkti, un teikt jums paldies par dalību šajā te webinārā. Un, protams, ka priecāsimies jūs redzēt gan citos mūsu webināros un pasākumos, gan protams, arī turpināt darbu ar jums ikdienā pie dažādiem jautājumiem, tā skaitā saistībā ar uzņēmumu iegādi un pārdošanu. Paldies jums!